Paldies, Edgar, ka tu man rehabilitēji. Tā, jā, man spīd gaisma acīs, un es jūs neredzu. Tas ir liels trūkums. Man prezentācija ir ar nosaukumu, ko dāvāsim Latvijai 100-gadē. Un šo jautājumu mēs jau uzdodam jau vismaz pusgadu, viesojoties dažādās Latvijas vietās, un iespējams, kāds no jums jau ir piedalījies diskusijā. Un tad varbūt kaut kas no tā, ko es stāstīšu, būs tikai tāds atkārtojums. Neņemiet ļaunā, bet tas ir tāds ievads, lai mēs pēc tam turpinātu mūsu sarunas jau darba grupās. Bet tā, lai rosinātu mūsu pārdomām un lai katrs jau iegremdētos sevi un meklētu atbildes, es varbūt divus tādus kontroli jautājumus. Gribēju pavaicāt, pirmais jautājums, vai katrs no jums personīgi ir radis jau vismaz vienu atbildi, ko jūs personīgi dāvāsiet Latvijai 100-gadē? Jūs kā cilvēks. Paceliet rokas. Ir rokas. Labi. Tā, cik daudziem no jums ir bijusi darba kolektīvā vai kopienā diskusija par šo tēmu, ko jūs dāvāsiet Latvijai 100-gadē? Arī ir tā. Tad uzdevums līdz nākošajam gadam, kad šos kontroli jautājumus uzdosim, kad visi paceļ rokas. Ja? Tas tāds tā kā labs indikators tagad varētu būt. Jo patiešām tas ir tas, ko es arī savā ievadrunā teicu, ka mums visiem ļoti skaidri jāapzinās, ka Latvijas Republikas 100-gadas svinības izdosies, ja mēs šo ideju par svinībām un kā tādu pašorganizējošu procesu aizvedīsim pēc iespējas līdz katram cilvēkam, kas Latvijā dzīvo. Jo, ja tas paliks tādā kultūras programmas līmenī, 4-5 pasākumi katrā institūcijā, tad tas to ideju var pilnībā nesasniegt. Bet es tagad mēģināšu uz šī te balsojuma fona tālāk runāt par to, ko šodien es esmu plānojusi jums izstāstīt un par ko es esmu plānojusi rosināt jūs tālāk diskutēt. Izrādās, ka mēs esam ne tikai tas, ko mēs ēdam, bet tas, ko mēs domājam, bet mēs arī esam tas, ko mēs svinam. Par to ir pārliecināta viena amerikāņu sociāla antropoloģa, kas ir veikusi pētījums par to, ko dažādās valstīs un kopienās cilvēki svin. Un izrādās, ka pētot, ko cilvēki svin un kā cilvēki svin, ļoti daudz var pateikt par šīm kopienām un par šo sabiedrību un viņu vērtībām. Latvijā mēs neesam daudz pētījuši svētkus un to ietekmi uz sabiedrību un ko mēs ar svētkiem gribam pateikt. Pirms krīzes 2007. gadā ir bijis viens pētījums, Zinātņu akadēmija pētījusi ir valsts svētkus un izdarījis arī dažādas secinājumus, ka bieži vien mēs organizējam valsts svētku pasākumus. Tā galvenā problēma ir, ka mēs līdz galam neizdomājam, ko mēs ar to pasākumu gribam pateikt, ka trūkst vēstījumi šiem pasākumiem. Un tad tāds nesenāks pētījums, kas ir bijis, ir tas, ko Latvijas Kultūras akadēmija veikusi, ir Annas Laķis vadībā. Te ir tikai viens failiņš no šī tiešām biezā pētījuma, ko es iesaku jums visiem izskatīt un izpētīt, jo tajā pētījumā ir ļoti daudz laba argumenti jūsu pašvaldību vadītājiem, jūsu pašvaldību padomēm, domēm, kas ļoti labi paskaidro to, kāpēc ir vajadzīga tautas mākslas kustība un dziesmu svētki. Un, ja mēs runājam tad par šo pētījumu, tad šeit mēs varam izdarīt tādus dažus pamats secinājumus, kāda ir dziesmu un deju svētku sociālā ietekme, ko līdzās tam, ka tie jauki svētki, kur mēs sanākam kopā un priecājamies, ko vēl cilvēki sajūta šajos svētkos. Tas, kas man paši pārsteidz, ka dziesmu svētkiem visaugstākais novērtējums ir tam, ka tas dziesmu svētki ir ārkārtīgi svarīgi starptautiskā mērogā, kā tāda Latvijas tēla veidotāji, starptautiskās sadarbības sekmētāji. Tad, protams, tas, ko mēs labi zinām, bet tas kārtējo reizi apliecina, ka dziesmu svētki ir svarīgi, lai apliecinātu savu nacionālo piederību. Tas ir spēcīgs emocionāls pārdzīvojums. Dziesmu svētki mums
veido saikni ar mūsu saknēm, rosina domāt par savu kopienas identitāti. Tas parādās tajā apgalvojumā, kad apmeklējot dziesmu svētkus, es gribu valkāt tautas tērpu, un ka tas atdzīvina tautas tērpu kultūru, tautas tērpu nesāšanas kultūru. Dziesmu svētkiem nešaubīgi ļoti liela loma ir tieši uz cilvēku saliedēšanu, uz vienotības sajūtas radīšanu, jo tā ir iespēja būt kopā ar tautu, būt vienotiem visai sabiedrībai, stiprina ģimenes, stiprina draudzību, un kas ir arī nemazāk svarīgi, kad dziesmu svētki palīdz iekļaut tādā vienotības sajūtā arī citas tautības. Līdzīgi mums ir jādomā arī veidojot 100-gades programmu. Ko tad mēs ar šo programmu gribam pateikt? Kādu ietekmi gribam panākt? Kāda tad ir 100-gades mērķi? Mums ir bijušas vairākas tādas tiešām kvalitatīvas prāta vētras ar ekspertiem, lai nonāktu pie tādiem 5 pamatmērķiem, ko mēs ar šo te svinību programmu, ar svinībām kopumā gribam panākt. Un pirmais būtiskais mērķis ir stiprināt valsts gribu, piederības sajūtu Latvijai. To, ka mēs joprojām 21. gadsimtā gribam savu valsti. Nevis būt kādā citā valstī vai vispār kaut kādā bezrobežu savienībā, vienalga kā tā sauktos. Un otra būtiska lieta caur šo te valsts gribu ir jāapliecina caur aktīvu līdzdalību, caur to, ka es pats kopā ar cilvēkiem, kas man apkārt, esmu spējīgs pašorganizēties šīs valsts labā un šajā valstī kaut ko mainīt. Tad faktiski tas pamatmērķis ir panākt to, ka domājot par Latvijas Republikas 100-gadi un līdz ar to domājot par to, kāda ir nākotnes valsts, kur mēs veidojam, mēs mazinām šo te sabiedrībai raksturīgo pretstatu starp es un valsts, jo bieži vien mēs to sakām kā pretstats, jūs tur valsts, es un valsts, vai vēl trakāks teiciens ir es mīlu šo zemi, bet nemīlu šo valsti. Ja, tā kā šīs ir lietas, kas ir jāmaina, un 100 gadi varētu kalpot kā tāds avots un stimuls šo te sabiedrībā, varētu teikt, par tādu nostiprinātu jau stereotipu pieņēmumu mainīšanai. Otra būtiska lieta, par ko, kas ļoti labi izskanēja jau no pirmās šīs konferences fóruma daļas, gan, ko runāja profesors Iebs, gan Andris Vilks, tas ir jautājums par Latvijas vēsturi. Ja mēs tā godīgi atbildām, ko mēs zinām par Latvijas vēsturi? Jūs šodien arī dzirdējāt gan no Andra Vilka, gan no profesora Ieba ļoti kvalitatīvas tādas uzstāšanās, kur bija ļoti daudz vēsturiski fakti. Vēsturiski fakti, kas ir saistīti ar Latvijas valsts, ar Latvijas nācijas veidošanās procesiem. Vai mēs tā godīgi, katrs ar sevi parunājoties, varam atzīties, ka mēs to visu ļoti labi zinām un varam tā teikt stāstīt saviem bērniem, varam stāstīt saviem darbiniekiem, varam izstāstīt mūsu valsts viesiem? Vai mēs tiešām to visu tā ļoti labi zinām? Un es domāju, ka nevajag baidīties atbildēt, nē, mēs nezinām pietiekoši, jo tāpēc, ka lielākā daļa no mums ir beiguši skolu padomju laikā. Mūsu vēstures zināšanas ir diezgan pilnas ar ideoloģiju, ar tiem mītiem, kas tika rakstīti veidojot pasaules vēsturi, Latvijas vēsturi, senvēsturi, jauno laiku vēsturi padomju laikā. Un visdrīzāk daudziem no mums nav bijis laika padomāt par to, ka var būt citāda vēsture, ka var būt citāda interpretācija. Tāpēc mums ir jāizmanto iespēja, kad ir Latvijas Republikas 100 gadi, un savā ziņā pirmkārt pašiem sevī jākop šie interesi par Latvijas vēsturi, par to, kā citādāk šo vēsturi var stāstīt, vai kas nav izstāstīts vispār Latvijas vēsturē, un kas vēl joprojām nav pat izpētīts. Un tas, ko arī Andris Vilks vairāk kārt uzsvēra, ir, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs ar kultūras līdzekļiem, ar kultūras institūcijām vēsturi interpretējam. Jo lasīt vēsturi no vēstures grāmatām, no zinātniskiem rakstiem, akadēmiskiem lasījumiem bieži vien ir ļoti grūti. Bet vieglāk vēsturi pastāstīt caur kultūru, caur literatūru, caur teātri, caur filmu, caur kultūras pasākumu. Un tas ir mūsu darbs.
Tas ir tas, par ko mums ir jādomā, bet, lai mēs par to varētu domāt, mums pašiem ir jāsaprot, ko mēs gribam pastāstīt. Kas ir tas, ko es nezinu, ko es tikko uzzināju, un ko man ir ļoti svarīgi pastāstīt pārējiem. Un varbūt, ka tie var būt, protams, lielie Latvijas vēsturi veidojošie fakti, bet tā var būt arī Latvijas vēsture, kas ir saistīta ar jums, ar jūsu pagastu, ar jūsu novadu. Te jūs katrs varat atrast to savu nišu, kas ir tas, ko jūs saistībā ar Latvijas vēsturi varat izdarīt. Vai atbildēt uz jautājumu, kāda loma ir bijusi tieši jūsu pagastam, jūsu pilsētai ceļā uz Latvijas valsts 100 gadi. Vai kā Latvijas valstiskums ienāca jūsu pagastā, jūsu pilsētā. Un ko tas nozīmē mūsdienās šobrīd. Vai kādas personības ir nākušas no jūsu pilsētas, no jūsu pagasta. Tā kā tas veids, kā jūs tajā varat piedalīties, var būt ļoti brīvs un radošs. Būtiski ir, lai jūs par to sākat domāt. Un šeit, protams, ir ārkārtīgi svarīgi domāt jau laicīgi par partnerību. Un tās ir arī idejas, kas man ļoti patika, ko Andris Vilks šodien teica, kad viņš minēja filmu, vai ko viņš minēja? Jaunā Rīgas teātri. Jauno Rīgas teātra izrādi. Viņš teica, ka tā ir izrāde, kas tapa režisoriem kopā ar vēsturniekiem. Ja, un tā ir tāda ļoti laba ideja. Pasākumu veidojiet kopā ar saviem vietējiem vēsturniekiem vai vēstures skolotājiem. Vai, ja jums ir amatieru teātru, kādu ludziņu uzvedat kopā ar vēsturniekiem, novadpētniekiem. Tās pieejas var būt ļoti dažādas. Tā nākošā lieta, kas ir tāda sarežģītāka, un man liekas, ka tā ir tēma, ko Anda Laķi jau aizsāka, ka domājot par Latvijas Republikas 100 gadi, būtisks mērķis ir tā kā pārdefinēt, kas ir Latvija, kas ir 21. gadsimta Latvija. Protams, neatsakoties no Latvijas izveidas sākotnes, jo sākotne ir daļa no mūsu identitātes. Bet kas ir 21. gadsimta Latvija, kas esam mēs tagad tādi, kādi mēs esam, ar to etnisko sastāvu, kādu mēs esam, to sociālo sastāvu, kādu mēs esam, un kādi mēs esam kontekstā Eiropā, pasaulē, un kā tas ir mainījis to mūsu patības sajūtu. Un kas vispār tā patība tāda ir, tas ir tāds vārds, ko mums vajadzētu tā kā līdz mielēm saprast. Ceturtais mērķis ir saistīts ar to, ar ko es iesāku šodien mūsu apsveikumu. Es atgādināju vienu citātu, ko Atis Ķēniņš ir teicis 1918. gadā, kad Latvijas Republika tika proklamēta par to, ka tauta, kas nav radījusi savas vērtības, ir dzīvojusi par velti. Un tas attiecas ne tikai uz pagātni. Protams, ka viss, kas ir radīts iepriekš, tas ir mūsu mantojums, kas mums ir jāpārņem, jākopj, jānodot tālāk. Bet tajā pašā laikā tas ir mantojums, no kura mums ir svarīgi smelties iedvesmu un radīt jaunas vērtības. Jo katrai paaudzei ir pienākums radīt jaunas vērtības, jo tās vērtības, kuras mēs radam šodien, stāstu par to sabiedrību un to Latviju, kas ir šodienas Latvija. Un tāpēc šis manā uzturē ir ļoti būtisks mērķis, ka domājot par Latvijas Republikas 100 gadi, mēs radam jaunas kultūras vērtības, mēs domājam, kas ir 21. gadsimta Latvijas simboli. Latvijas Nacionālā biblioteka ilgu laiku bija tāda kā ideja, kā 21. gadsimta simbols, kur mēs kopā tapinājām 25 gadus. Šis simbols ir gatavs. Protams, ka tam ir jātop vēl uz priekšu, jāpildās ar saturu un jāpilda savu simbolu funkcijas. Bet, protams, ka mums ir vajadzīgas jaunas idejas. Vai tas ir laikmetīgās mākslas muzejs, vai koncertzāle, vai dziesmu svētku estrāde, vai Daugavas stadions, vai varbūt pavisam kaut kas cits. Bet katrā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka ir vajadzīgas jaunas, lielas idejas. Jo tās palīdz nācijai mobilizēties un domāt par to, kas ir tā nākotnes Latvija. Jo visas šīs jaunās idejas, ambīcijas, tās palīdz rosināt diskusiju, uz kurien tad mēs ejam, kas mēs vēlamies kļūt. Un visbeidzot, 5. mērķis, kur būtu taisnīgi droši vien likt kā pirmo mērķi, domājot par Latvijas valsts 100 gadi, mums ir ļoti svarīgi laicīgi 100 gadu svinību organizēšanā iesaistīt jauniešus.
un panākt to, ka jaunieši nevis tikai nāk uz pasākumiem un pieņem tos spēles noteikumus, kurus mēs viņiem esam radījuši, vai tos pasākumus, ko mēs viņiem priekšā esam nolikuši, bet ka viņi paši ir aktīvi simtgades pasākumu veidotāji. Domājot par to, kāda tad ir tā programma, ir ārkārtīgi svarīgi nonākt pie tā, ka mums ir aizvien konkrētāki tādi idejiskie vēstījumi, kurus mēs gribam ielikt programmā. Un otrkārt, domājot par programmu, ir ļoti svarīgi panākt to, ka katrs vēstījums, kuru mēs programmā jau integrējam, rada jauns vēstījums. Un šobrīd mēs esam nonākuši pie tā, ka domājot par Latvijas valsts simtgades programmas tādu ietvaru, mēs uzrunājām vairākus cilvēkus Latvijā un palūdzām, lai viņi uzraksta brīvā formā, kāds ir viņu vēstījums Latvijas simtgadēji. Un man nav laika lasīt visus šos vēstījumus pilnā sastāvā, bet šie vēstījumi būs pieejami tiklīdz mums būs arī jau tāda kvalitatīvāka mājaslapa un fórums, kur mēs aicināsim jau sabiedrības savām idejām aktīvāk nāk klajā. Bet es tagad iedošu jums nelielu ieskatu šajos vēstījumos. Tad viena no organizācijām, kurām mēs lūdzām rakstīt vēstījumu, bija Latvijas un pasaules 3x3 nometņu kustība. Un tas, ko viņi aicina savā vēstījumā, ir raudzīties uz Latviju kā uz tādu simbolisku savas mājas sakārtošanu un pārbūvēšanu. Un citēji, mēs drīkstam, varam un spējam būvēt savu valsti labāku, tādu, lai pašiem prieks tajā dzīvot. Un savā vēstījumā viņi runā par to, ka to var darīt visdažādākajos veidos. Caur kultūras vērtību kopšanu, caur saviem ģimenes pasākumiem, caur savu māju sakārtošanu. Un pirmkārt, tas ir tas, ko es arī sākumā uzsvēru, caur to, ka caur politisku un pilsonisku aktivitāti. Un man arī patika tas, ko Andris Vilks bija ielicis savā prezentācijā, ka ir svarīgi, ka uz 2018. gada vēlēšanām aiziet nevis 58% no balstiesīgajiem, bet vismaz 90, ja ne visi 100. Man gan te viens no politiķiem nosauc par populistu, ka es teicu, ka tas ir slikts rezultāts, ka tas ir Eiropā tāds vidējais, normālais rādītājs. Man nešķiet, ka ir pareizi tādā mazā valstī, kas atrodas pie Krievijas robežas, samierināties ar to, ka tikai 58% no valstiesīgajiem izdara savu izvēli un piedalās vēlēšanās. Tā kā galvenais ir mums jāpanāk tas, ka cilvēki nav vienaldzīgi, bet ka viņiem ir viedoklis, lai kāds tas nebūtu, varbūt reizēm. Tālāk, viens no cilvēkiem, kam mēs lūdzām rakstīt vēstījumu, bija skolotāja Daina Sirmā, Valmieras ģimnāzijas skolotāja, kas arī kā literāte ir saņēmusi balvu. Un tas, ko viņa kā skolotāja aicina, viņa aicina simtgadu uzlūkot kā iespēju mācīties Latviju. Saprast, kas ir Latvija, apgūt Latviju. Un viņi runā tad par to, ka viņi grib, lai katrs Latvijas skolas bērns Latvijas simtgades laikā nonāk Latēnē tuvu aci pret aci mūsu lielajos karstajos punktos Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā, sajūtot, kā Latvija ceļ svētībā rokas pār ļaudīm. Tad viņi runā par to, ka ir jāapmeklē, jāpiedzīvo, jāpieredz Latvijas spēka vietas. Man šis vārds Latvijas spēka vieta liekas arī tāds ļoti simbolisks, un tas arī ir viens jautājums, par kuru vajadzētu diskutēt, un kas ir šī vēstījuma, manuprāt, tāda pievienotā vērtība, ka tas liek mums domāt, kas tad ir tās spēka vietas Latvijā. Viņi ir nosaukusi savus redzējumu, kas ir tās spēka vietas, ko katram bērnam vajadzētu piedzīvot un redzēt. Bet mums, protams, visiem kopā ir iespēja atbildēt uz jautājumu, kas tad ir tās spēka vietas no mūsu skatu punkta, vai kas ir spēka vietas manā novadā, ko es stāstu citai Latvijai, ka mums tur ir tādas spēka vietas, un tur jūs varat izjust to un to, vai uzzināt par Latviju to un to. Tā kā te ir atkal tāda laba doma, labs domas grauds, domājot par Latvijas simtgadi. Tālāk akadēmiķis Jānis Stradiņš. Manuprāt, ļoti simboliski, ka tieši akadēmiķis Jānis Stradiņš, zinot dzimtu, kuru viņš pārstāva, viņš negremdēja savā vēstījumā pagātnē. Viņš aicina
simtgades sakarā runāt par nākotnes Latviju. Kādu Latviju mēs gribam veidot un kopā gribam veidot. Un tad man ļoti patīk tas, ka viņš uzdod jautājumu, kas ir tautas kvalitāte, kas ir tie elementi, kas ietekmē kvalitāti, katras tautas kvalitāti, kur viņš faktiski dod divas tādas atbildes: stipras ģimenes, spēcīgas personības, individualitātes, kas spēj nest vārdu plašā pasaulē. Un tas, kas ir arī pareizi un kas atkal ir tāds ļoti labs pārdomu grauds mums visiem, ka viņš piedāvā savu vīziju par to, kādu viņš nākotnes Latviju redz un kādu Latviju viņš negribētu. Tālāk zinātnieks Vjačeslavs Kašķējevs, jaunais zinātnieks, kas jau ir iekarojis arī starptautisko telpu. Viņš runā par Latvijas lielāko vērtību, kuru mums ir vairāk jāapzinās, par brīvību. Un tā atziņa, ko viņš arī savā vēstījumā pasaka, ka brīvības robežas vienu brīdi šķiet ļoti plašas, bet patiesībā brīvība ir tik liela, cik lielu atbildību mēs spējam uzņemties. Tad, ka brīvība ir tomēr ļoti atkarīga no tā, cik mēs katrs personīgi spējam uzņemties atbildību par savu valsti un tās nākotni. Māra Zālīte. Māra Zālīte arī mums atsūtīja dzejā savas idejas, bet viņas vēstījumā galvenā doma ir par to, ka mēs bieži vien aizraujamies ar to, un arī politikas veidošanā tas ir tipiski. Jāsaka godīgi, to, ko es esmu arī teju vai gadu laikā pārdzīvojis un sapratus, ka politikā mēs bieži vien Latviju pārāk daudz uztveram kā materiālu vērtību. Kā kaut ko tādu, kas ir sataustāms, izmērāms makroekonomiskiem lielumiem, caur ekonomikas prizmu, caur to, cik daudz naudas ir, cik daudz naudas nav. Bet kad caur visu šo te Latvijas tādu materiālo apzināšanos un mērīšanu mēs nedrīkstam pazaudēt pamatlietu, ka Latvijas valsts ir pirmkārt ideja un ideāli. Un ka Latvijas valsts saglabāties un nākotnē dzīvot, ja tā pirmkārt būs cilvēku galvās un sirdīs. Liāna Langa. Liānu Langu mēs uzaicinājām rakstīt vēstījumu, jo tad, kad bija Saeimas debats, manuprāt, viņa ļoti precīzi runāja par vilka tādu stiltu starp 19. gadsimta jaunlatviešiem un izglītojošiem procesiem, kultūra izglītojošiem procesiem, kas notika 19. gadsimta otrā pusē, kas aizveda uz Latvijas valsts izveidošanu 20. gadsimta sākumā. Un līdz ar to viņa ļoti pareizi atgādina to, kā Latvijas valsts ir tapusi un ka mēs nevaram tālu no šīs te sākotnes aiziet arī mūsdienās, kad domājot par Latvijas valsts 100-gadu centrā jāliek ir pasākumu kopums, kas vērts tieši uz sabiedrības un īpaši jauniešu izglītošanu. Un šī izglītošanai jābūt vērstai uz to, uz izpratni par to, kā tad valsts rodas, kas ir tās identitāte, vēsture, saturs, pastāvēšanas mērķi. Dzejnieks Jānis Elsbergs. Viņš aicina savā vēstījumā aizdomāties par to, ka vēsturei nepiemīt ne loģika, ne taisnīgums. Un viņš uzdod ļoti provokatīvu jautājumu, vai mēs vispār savu valsti esam pelnījuši. Un tad viņš stāsta par tādu ļoti normālu procesu, ko arī Andris Vilks šodien pieminēja, ka pasaulē ir ļoti daudz tautas un pat nācijas, kurām ir gan savu valodu, savu kultūru, pat savu teritoriju, bet nav savas valsts. Līdz ar to, ja mēs skatāmies no tāda putna lidojuma, tad no lielā vēstures rata viedokļa it nemaz nav obligāti Latvijas valsts pastāvēšana. Un tas, ko viņš mums mēģina pateikt savā vēstījumā, tas, ka valsts ir jānopelna. Un tā ir jānopelna visu laiku katrai paudzei no jauna, atbrīvojoties no bailēm un stiprinot valsts gribu. Nora Ikstena. Manuprāt, viņa arī savā vēstījumā ieliek kādu ļoti labu domu, jo mēs visi visu laiku aizraujamies ar to, ka mēs nemitīgi kritizējam savu valsti, savus politiķus,
žurnālistus, savus draugus un nedraugus. Un tas, ko viņi savā vēstījumā pasaka, ir, ja tu kādu mīli, tad jāmīl ar visiem trūkumiem. Un tā ir arī ar dzimteni. Un visbeidzot, Uģis Brikmanis. Uģis faktiski mums bija iesniedzis jau gatavu koncepciju par to, kā viņš redz Latvijas Republikas 100-gades svinības. Un viņš daudz runā par apziņu, par tādu dziļāku patības apziņu un aicina 100-gadi redzēt caur saules ritumu. Katram kalendāriem gadam piešķirot savu saules ceļa tādu posmu un aicina uz 100 gadu skatīties caur sauli, caur saules gaismu, enerģiju, mīlestību, jo saule ir ārkārtīgi spēcīgs simbols tieši latviešu kultūrā. Tas ir par vēstījumiem, kurus mums tagad ir svarīgi apstrādāt un paskatīties, kā mēs caur šiem vēstījumiem tālāk veidojam jau pasākums, kuri ir spējīgi šos vēstījumus nest. Bet es negribu teikt, ka šiem vēstījumiem mēs tā kā pieliekam punktu. Lūdzot rakstīt šos vēstījumus, tā mūsu doma bija panākt to, ka daudz cilvēku Latvijā izvēlas arī rakstīt savu vēstījumu 100-gadēji. Tas var būt vēstījums savai ģimenei, savā skolā skolotājiem vai draugiem. Tā var būt ļoti brīva forma, bet ir ļoti svarīgi, ka mēs arī padomājam, ko tad mēs gribam pateikt saviem tuvākajiem, domājot par Latvijas Republikas 100 gadus, ko mēs gribam viņus aicināt. Tālāk runājot par programmu, tādas jau praktiskākas lietas, kādu mēs redzam šo te programmu, un šie pamatprincipi ir izkristalizējušies tiekoties ar Igaunijas un Lietuvas 100-gadus svētku rīkotājiem, jo ne tikai Latvija, arī citas valstis, gan mums kaimiņos, gan centrālā austruma Eiropā svinēs savu 100-gadus. Tikko kā viesojos Gruzijā, un arī izrādās, ka Gruzija savu neatkarību ir 1918. gada februārī proklamējusi, vienīgi viņiem neveicās, tā kā mums viņi šo neatkarību pazaudēja daudz ātrāk. Tā kā no tāda viedokļa ir ļoti interesanti skatīties, kā šīs valstis 100-gadnieces, ko viņas vispār šajā laikā darīs. Bet tas, kad mēs runājam par šiem 100-gadus svinībām ar citām valstīm, kas arī gatavojas, izkristalizēja šādi pamatprincipi. Pirmkārt, kad par 100 gadu mums ir jārunā nevis tikai viena gada griezumā, proti, teiksim, 1918. un līdz ar to 2018. gads, bet jārunā tādā plašākā gadu spektrā, vismaz 2017. līdz 2021. gads. Jo 17. gads bija ārkārtīgi svarīgs, lai vispār, un tajā notika ļoti daudz notikumi 1917. gadā, kas ietekmē to, ka bija iespējams Latvijas valsti proklamēt, un tāpatās pēc 1918. gada 18. novembra notika virkne ļoti būtisku notikumu, pateicoties, kuriem bija iespējams Latvijas valstī pēc tam pastāvēt, īpaši brīvības cīņas. Tad, ja mēs paskatāmies arī pēc tam, kā tika Latvijas valsts būvēta, satversme rakstīta, kurā brīdī mēs tikām atzīti iekļauti Tautas Savienībā un tam līdzīgi. Tur ir daudz tādi būtiski gadi un gadskaitļi, kas ir jāizceļ. Vēl viena lieta, par ko mēs tiekoties ar mūsu kaimiņu valstīm esam vienojušies, ka ir svarīgi, ka par 100-gadus svinībām mēs domājam gan nacionālā mērogā, gan lokāli, gan starptautiskā mērogā, gan arī tādā virtuālā dimensijā. Jo ļoti daudz cilvēku, īpaši jaunieši, ja mēs sakam, ka jaunieši galvenā mērķa auditorija, ļoti daudz jauniešu savu dzīvi pamatā pavada virtuālajā telpā, un tā ir tā vide, kur viņi arī daudz ko uzzina, mācās, un arī tā ir vieta, kur viņi aktīvi darbojās un līdzdarbojas. Tā kā mēs nedrīkstam šo te digitālo formu, par ko arī Andris Vilks daudz runāja savā prezentācijā, ignorēt. Un uz to jālūkojas kā uz iespēju, lai kā mums brīžiem varbūt nepatiktu tas digitālais formāts un tas, ka mūsu bērns tur dažkārt pavada vairāk laika nekā vajadzētu.
Nākamā lieta, kā pamatprincips, ko mēs esam definējuši, tad, kad mēs veidot 100-gadus programmu, un tas tiešām arī ierosinājums katram no jums, jo katrs no jums noteikti, ka būs arī savas vietējās kopienas, darba grupas vadītājs vai vismaz darba grupas dalībnieks šādas programmas veidošanai uz vietas, vajadzētu domāt par to, ka tās aktivitātes, ko mēs iekļaujam programmā, lai viņām nebūtu tikai tāds īslaicīgs raksturs, bet lai nebūtu ārkārtīgi daudz kampaņu, bet lai vairāk būtu tieši kaut kādu tādu jaunu tradīciju iedibināšana, kaut kāds jauns sākums. Tad nākošais princips, kur es te nemitīgi atkārtoju, bet vēlreiz ir ārkārtīgi svarīgi, ka programma top iedzīvotājiem piedaloties jau ideju ģenerēšanā par to, kādu viņi redz šo 100-gadus svinības, ko viņi paši ir gatavi darīt, ko viņi paši ir gatavi uzņemties. Un bērnu jaunieši kā galvenie spēlētāji, tad ir jāveido tāds mehānisms, lai no paša sākuma bērnu jaunieši ir iesaistīti, lai mēs viņiem iedodam šo te uzticību, ka viņi paši var aktīvi kaut ko darīt un uzņemties atbildību. Tad būtu svarīgi domāt arī par to, ka veidojot programmu, ir sabalansēti pagātnes, tagadnes un nākotnes jautājumi, lai nav tā, ka mēs visu programmu veltam tikai tam, kā mēs domājam par to, kas tad ir bijis pagātnē, vai cik slikti ir šodien. Ir svarīgi tad sabalansēt, tad mēs runājam par pagātni, tad mēs atsperamies, mēs mācamies no tā vai iedvesmojamies un domājam par to, kā tad mēs ejam priekš, kādu tad mēs veidojam nākotni, ko mēs mainām. Tas, ko Signe savā prezentācijā pateica, lai nepārvērstos šī te programma un diskusijas par 100 gadu, par to, cik mums visiem ir slikti, cik mums ir daudz problēmas, bet drīzāk, lai tas būtu tāds sākums tam, ka mēs paši uzņemamies atbildību un esam gatavi kaut kādas problēmas risināt un kaut kādas jaunas iniciatīvas iedzīvināt. Tad par pašu programmu. Programmai ir jābūt atvērtai, profesionāli veidotai un ar integrētu pieeju. Tai nevajadzētu būt tikai kultūras programmai vai tikai izglītības programmai. Tai ir jābūt programmai, kurā mēs redzam dažādu nozaru sinerģiju. Un domājot arī par programmu tādu ļoti praktiski, mums nevajadzētu tikai domāt par to, ja man valsts iedos naudu, tad man šī programma būs. Mums ir jādomā par to, lai šī programma top kā privāta publiska partnerība, lai mēs iedzīvinām mecenātismu, ziedošanas kultūru caur šo programmu, atgādinot, ka arī uzņēmējs ir daļa no šīs valsts un šīs te valsts kultūra telpas, sociālās solidaritātes dalībnieks. Tagad tādas pāris uz jautājumu, ko dāvāsim Latvijas 100-gadē, pāris tādi jau akcenti, ko mēs esam identificējuši. Un visur jūs redzēsiet virsros klāt izglītība. Jo izglītībai ir jābūt tai metodei, ar kuras palīdzību mēs katru pasākumu organizējam. Ir svarīgi, ka tas cilvēkam atver kaut kādu jaunu apvārsni. Tad, ja mēs runājam par vēsturi, tad, protams, ir svarīgi, lai būtu Latvijas vēstures pētījumi, publikācijas, konferences, izstādes, kvalitatīvu raidījumu Latvijas mēdījos. Ir ideja par to, ka, ja būtu Latvijas ekonomika tādā stāvoklī, tādā optimālā stāvoklī, ka būtu labi, ja būtu 100 stipendijas kaut kādu balto plankumu pētīšanai. Ir svarīgi, ka mēs aktualizējam, ievērojam Latvijas personību, biogrāfijas. Latvijas Nacionālā enciklopēdija nešaubīgi varētu būt tas, 100 gadi ir tas, kas mums varētu likt saņemties un beidzot šo te gigantisko darbu uzsākt un novest līdz kaut kādai jau uzskatāmai stadijai. Dažādas nozaru vēstures varētu mobilizēties un būt uzrakstītas pirms un ap 100 gadi. Dokumentālo filmu seriāli. Tad otra tāda tematiskā līnija jaunrade un izglītība. Protams, ka 100-gadas programma nevar iztikt bez jaunradas darbiem mākslā, dizainā, mūzikā, dejā, literatūrā. Latviešu dramaturģijas darbiem ir jātop un jābūt pirmizrādēm. Tad mēs esam izanalizējuši, ko tad igauņu un lietuviešu plāno filmu nozarē. Igauņu plāno
8 pilnmetrāžu filmas un dokumentālās vēl filmas, un lietuviešiem arī tur bija 7 pilnmetrāžu filmas. Mēs pieticīgi esam definējuši 5, bet jau no vakardienas ministrs kabineta sēdes es saprotu, ka tas būs ļoti izaicinājumiem bagāts mērķis, bet katrā gadījumā kaimiņi mums mobilizēs turpināt runāt un stāstīt, ka mēs nedrīkstam priepalikt. Vēl viens projekts, kas izskanējis ļoti daudzās diskusijās un ko arī Dainis Irmā savā vēstījumā akcentē, tas ir projekts, ko mēs ilgu laiku jau tā kā staigājam, runājam, ka mums ir svarīgi nodefinēt kultūras skolas somu, kas ir tas minimālais kultūras pakalpojumu gross, kas ir bērniem dažādos vecuma posmos jāsaņem. Ar to saprotot tiešām, kas ir jāpieredz, jāpiedzīvo, jāredz pašām savām acīm, vai jāaptausta, vai jāapceļo, vai jāapskata. Tad, protams, ir ārkārtīgi svarīgs tas kultūras kanons, jeb digitālā platforma Latvijas 100 kultūras ceļazīmes nākotnē, kurai būtu jārada iedvesma studentos definēt tās nākotnes kultūras vērtības. Tad, ko dāvāsim Latvijas 100-gadēji? Kultūra telpa, kaut kādas izmaiņas kultūra telpā. Tas, kas ir pozitīvi, ka daudzas lietas atrodas procesā. Pirmkārt, mana pārliecība, ka Rīgas pilī jābūt pilnībā atjaunotai Latvijas muzeja kopistādi. Pašvaldības ieteica, ka vajagot Rīgā kaut kur izveidot kultūra vēsturisko novadu aleju. Procesā, cerams, ka līdz 18 gadam būs noslēdzies projekts par okupācijas muzejumu un memoriālu. Latvijas Nacionālajiem Mākslas muzejam jābūt gatavam jau ir uz 16. gada sākumu. Es ceru, ka 18. gadā būs arī pabeigta jaunā Rīgas teātra renovācija. Es ceru, ka Latvijas muzeja krātuves projekts netiks apturēts dažādu ekonomisko grūtību rezultātā. Tāpat tās arī ir dažādi projekti reģionos, Lielais dzintars Liepājā, Likteņdārs, Koknesē, Raiņa muzejs Tadernavā un citi. Tad ir lielie jautājumi, kas varētu rast savu sākumu līdz 18 gadam. Tas ir jautājums par laikmetīgās mākslas muzeju Rīgā vai, piemēram, varbūt laikmetīgās mākslas centru Cēsīs, kas ir izteikuši interesi. Modernu akustisko koncertu zāli Rīgā vai iespējams, kad arī Ventspilī, kas ir izteikuši vēlmi līdz 18 gadam šādu projektu īstenot. Jautājums par dziesmu svētku infrastruktūras sakārtošanu. Valsts ir atbildīga par stadionu, un es zinu, ka tiešām tiek veikti visi pūliņi, lai nacionālo stadionu sakārtot līdz 18 gadam, bet es nezinu, kas būs ar Meža parka estrādi un vai Rīgas doma apņemsies uzdāvināt sakārtot Meža parka estrādi līdz 18 gadam. Tāpat tās katram no mums ir iespēja domāt savā pilsētā un pagastā par dizainu mākslas objektiem, ko sadarbībā ar vietējiem māksliniekiem ir iespējams īstenot. Mēs varam domāt par velo infrastruktūras pilnveidu un saistīt to ar Latvijas 100 vēsturiskajiem ceļiem, koku stādīšanas akcijām. Protams, ārkārtīgi liela nozīme būs lieliem notikumiem. Viena no lietām, ko es ļoti gribētu, ka Latvijas 100 notiek veselu gadu, 365 dienas Latvijā, dažādās Latvijas vietās. Ka veselu gadu mēs Latvijas 100 sagaidām ar to, ka tiek apmīļots Latvijā katrs novadiņš. Un ir kāda diena, kur tieši tas novads ir galvenais 100 svinētājs. Vispārēji latviešu dziesmu svētki. Protams, 2018. gada viena no kulminācijām būs šie svētki, bet tai pašā laikā mēs varam domāt arī par pagalmu dziedāšanas svētkiem. Latvijas muzeja kopistāde, tā ir iniciatīva, ko ir izteikuši muzejnieki. Latvijas teātra labāko izrāžu maratons, tas ir tas, ko teātra nozare piedāvājusi. Dažādi pasaules pirmatskaņojumi, jaunie studējumi, pirmizrādes. Dzimuši Latvijā, līdzīgi kā mums bija dzimuši Rīgā, vai ielu mākslas festivāli, Baltā diena, Papardes diena. To Dats Jurka varēs pastāstīt, ko viņi ar to domā. Pareizāk sakot, tās ir idejas, kas kultūras centra jaunajiem direktoriem jaunajiem direktoriem nāca vasaras nometnē. Tad ir, protams, ļoti svarīgi domāt par solidaritāti un sadarbību.
ka mēs izveidojam elektronisku platformu, kur katrs var reģistrēt, vai ģimene, vai iestāde var reģistrēt savus 100 labos darbus Latvijā, ko viņi apņemās līdz 100-gadē izdarīt. Latvija bez bērnu namiem. Varbūt tās, ka mēs tādu mērķi varam sasniegt, jo tas ir padomju laiku, tā ir padomju laiku paliek. Radošas partnerības, tas ir tas, ko Andris Vilks arī runāja, ka ir ļoti svarīgi, ka 100 gadu mēs sagaidām domājot par to, kā radoši var sadarboties vēsturnieks ar režisoru, bibliotekārs ar tautas mākslas speciālistu vai tradicionālās kultūras kopēju. Ir svarīgi, ka mecenāti vai iestādes ir gatavs palīdzēt bērniem viņu kultūras prasmu izkopšanā, piemēram, dāvinot mūzikas instrumentus bērnu mūzikas skolām, vai Nacionālās biblioteka var organizēt sociālu kampaņu un visām jaunajām māmiņām, kas gaida bērniņus, dāvināt lasītāju kartes. Tāpat mēs varam runāt ar mūzikas raidorganizācijām un aicināt vairāk atskaņot latviešu mūziku, vai varam lūgt Latvijas amatpersonas valkāt latviešu dizaineru tērpus. Tās iespējas, kā rādīt solidaritāti un kā sadarboties, ir plašas. Un par tām jūs arī esat aicināti šodien domāt. Par starptautisko sadarbību, kā jūs arī akcentēju, ir ļoti svarīgi, ka ir starptautiskā dimensija 100-gadēji. Un tāpēc ir svarīgi, lai kaut kāda koordinācija starp tām reģionu valstīm, kas 18. gadā svinēs savu 100-gadi, līdz ar to cerot, ka tas varētu rezultēties kaut kādos koprojektos un kopražojumos. Pilnīgi noteikti būtiski ir Baltijas vienotības 100-gadu svinībās, un mēs jau šos te sadarbības tīklu veidojam, pirmās tikšanās ir bijušas. Mēs esam parakstījuši arī pirmo sadarbības protokolu, kas ir saistīts ar to, ka trīs Baltijas valstis 2018. Londonas grāmatu gada tirgu būs viesu valsts statusā, un līdz ar to ne tikai prezentēs mūsu literatūru šajā starptautiski nozīmīgā fórumā, bet arī prezentēs plašāku kultūras programmu. Tāpēc mēs domājam par Baltijas valstu izstādēm kultūras programmu Amerikas Savienotajās valstīs, runājam par Latvijas Igaunijas armijas parādu 23. jūnijā 19. gadā par godu cēsu kaujas 100-gadēji. Mēs ceram, ka Rīgas pilsēta saņemsies un pieteiksies uz UNESCO pasaules grāmatas galvaspilsētu 2018. gadā. Tāpat tās ar vēstniekiem, dažādu valstu vēstniekiem ir bijušas sadarbības sarunas par dažādām interesantām iniciatīvām. Tad tāds apkopojums, kāds ir bijuši līdzinējās aktivitātes un prāta vētras un kur ir bijušas diskusijas, bet to varbūt tās tādai zināšanai. Akcentēšu to, ka mēs arī mazākuma tautības cenšamies iesaistīt un arī jau runājam arī ar diasporas pārstāvjiem, tautiešiem ārvalstīs, kas pati arī, kas dodos vizītēs, es cenšos tikties un šādas diskusijas rosinu. Tāpat tās mums ir Saeimā bijusi diskusija, kur bija vairāki paneļi, tā skaitā jauniešu panelis, kas runāja par dažādām e-lietām, par to, ka nepieciešams ir 100-gades jautājums tiešām vairāk e-platformā pārviest dažādās datorspēlēs un par to, ka jauniešus ir svarīgi miksēt kopā ar pieredzējušiem pasākumu organizatoriem, nevis ļaut viņiem atsevišķi darboties. Tad ar uzņēmējiem ir savas idejas, viņi atkal vairāk kā uzņēmēji runā par Latvijas tādu tēlu veidošanu, par kopīgu zīmolu Made in Latvija, par jauno uzņēmēju audzināšanas programmu, sākot no bērnu dārza, par augstākiem apbalvojumiem uzņēmējiem, par uzņēmēju vēstures rakstīšanu, par starptautisku biznesa fórumu nepieciešamību un ceļojošu izstādi par Latvijas uzņēmēju darbību un tās produktiem, par ziedošanas normatīvās bāzes sakārtošanu un tam līdzīgi. Tāpat tās mums ir bijušas reģionālās diskusijas, kur mēs par 100 gadu esam runājuši no reģionālā skatu punkta, kur ir tādas ļoti konkrētas idejas par to, ka cilvēki tādā individuālā līmenī ir gatavi vairāk strādāt pie savu stērpu veidošanas, savu dzimtas koku radīšanas, savas zemes gabala sakopšanas, koku stādīšanas, Latvijas apceļošanu, aktīvāku dalību tautas mākslā un tam līdzīgi. Tad es pārskrēju drusku pāri, jo es diezgan ilgi runāju. Tad, protams, ļoti būtiski saprast, kāda ir organizatoriskā struktūra. Un šo te organizatorisko struktūru mēs dažādiem modeļiem esam radījuši, bet šobrīd mēs esam noprezentējuši to gan Latvijas Republikas Saeimā, gan ministru kabinetā.
Un šobrīd tas piedāvājums ir tāds, ka mēs redzam to, ka 100-gadis svinības kopumā pārauga augstu līmeņu padomu, ko veido augstākās amatpersonas, tad ir rīcības komiteja, kuru vada kultūras ministrija, un arī kultūras ministrija veido 100-gadus biroju, bet, protams, ka ir svarīgi satura radīšanai veidot māksliniecisko padomi, un arī veidot atsevišķu jauniešu rīcības komiteju. Un tad tālāk jau ir konkrētu pasākumu ģenerēšana dažādās jomās un arī domājot par sadarbību. Tad mēs esam radījuši arī savu ceļa karti, 10 soļi, kas ir jāpaveic tuvākajā laikā, kur jau lielākoties lietas atrodas procesā. Tā skaitā arī 7. 100 idejas 100 Latvijas gadiem, kur mums ir ļoti svarīgi jau šajā rudenī, novembra mēnesī, kas ir tāds patriotismu mēnesis Latvijā, panākt to, ka cilvēki lielāku aktivitāti iesaistās tādā idejas bankas veidošanā, kāda tad varētu būt Latvijas 100-gadus svinības. Un šeit tad kopā Latvijas Rādio mēs veidojam tādu radošu programmu, kas saucās Ideju tenis, 100 idejas 100 gadiem, no 3. līdz 7. novembrim. Tad prime timā, latviski to pateikšu, populārākajā laikā, no 9 līdz 10, ar video tiešraidēm Delfos, LSM un arī mobilajos telefonos. Tas būs tāds tiešām, tāda aktīva, radoša diskusija pēc noteiktiem spēles noteikumiem par to, kādu tad mēs gribam šo 100 gadi. Un paralēli tam mēs plānojam tādu ideju fórumu visiem Latvijas iedzīvotājiem portālā Delfi. Jāsaka, ka paralēli mēs esam arī šobrīd jau pieteikuši jaunās politikas iniciatīvas, jo pats būtiskākais, kas ir vistuvākā laikā, lai mēs gribam kaut ko 100 gadi, ir jārisina jautājumi par filmām, par nacionālo enciklopēdiju, par 100-gadēju veltītu monogrāfiju, par lielajām izstādēm. 100-gadus birojas jāsāk veidot un jāsāk gatavoties arī 100-gadus dziesmu svētkiem. Tās ir tādas lietas, par kurām jādomā jau rīt. Paldies par uzmanību, un es ceru, ka daudzām lietām mēs sāksim domāt arī un runāt šodien.